Jā, bet kamēr šodien centās noskaidrot Latvijas labāko papīra lidmašīnas slīdinātāju un arī vadītāju, tikmēr brīvdienās cilvēks un arī Tautas balss komanda iepriecināja kāds īpašs notikums, kas turpmāk varēs priecēt un izklaidēt ikvienu no mums. Es domāju, ka tā vieta un notikums, par ko mēs runājām, varētu patikt arī papīra lidmašīnu lidotājiem. Nu, kas tā par vietu un notikumu? Par to mūsu nākamais stāsts. Cilvēkam cauri laikiem vienmēr bijusi vēlme prast lidot. Mūsdienās tas jau vairs nav nekāds brīnums un lidošana kļuvusi par vienu no ērtākajiem pārvietošanās veidiem. Ar devīzi "Sākam lidot" sezonu atklāja Spilves lidosta. Lidosta, kura kādam var šķist sen aizmirsts un aizaudzis grausts, bet kā izrādās Spilvē ne tikai reģistrētas 10 avioskolas, bet lidostas centrālā ēka ir arī kultūrvēsturisks piemineklis. Sezonas atklāšana pulcēja nevienu interesantu un arī cilvēkus, kuriem ar grezno ēku un seno lidostu saistās īpašas atmiņas. Man šī ir pirmā un vienīgā darba vieta aviācijā šeit. Es atnācu šeit 1965. gadā. Un tā es visu šo laiku šeit esmu nostrādājis un strādāju vēl uz šodienu. Jānis visu mūžu darbojies kā aviācijas tehniķis un savu pirmo tikšanos ar Spilves lidostu atceras kā šodien. Jaunietis nu pat atgriezies no armijas, nav rīdzinieks, jā, bet nolēmis savu mūžu saistīt ar aviāciju un atbrauc uz Rīgu, prast cilvēkiem, kā tikt uz lidlauku, atbrauc uz šejieni un tālāk atkal prast cilvēkiem, kur ir tāda vieta, kur es varētu tikt strādāt, jā, pa tehnisko līniju pie lidmašīnām. Un tā man bija viss tas sākums, jo, ziniet, kā lauku puisim tas ir vispār liels pārdzīvojums, jā, vienam pašam atbraukt un sākt visu no jauna. Spilves lidosta uzskatāma par pagājušā laikmeta pērli. Ēka ir gan kultūrvēsturiska, gan mākslinieciska vērtība, un lai arī lidostā nevalda vairs tā atmosfēra, ko Jānis atminas, visi lidostas senākie darbinieki priecājas, ka ēka saglabājusies un vēl aizvien spēj priecēt cilvēku acis. Protams, sajūta jau nav vairs tā, jo tāpēc, ka nav jau vairs tā lidosta, jā, nav vairs ne tas cilvēku apgrozījums, ne tas interjers, viss, jā. Bet, tomēr es, piemēram, uz šodienu esmu ļoti gandarīts, kad sāk kaut kas atkal veidoties, sāk kārtot visas tās lietas, lai nepazūd tomēr tas, kas ir saglabājies vēl uz šodienu. Ir saglabājies tas, kā saka, to laiku arhitektūra, jā, un redziet, viss šis sienas avībējumi, jā, visi lustras, jā. Protams, žēl jau, ka nav vairs brāga malā, kas ir izvazāti, jā. Bet, es domāju, visiem tiem, kas ir šeit kādreiz saistīti ar šo lidostu, tā ir nostalģija, jā. To nevar izslēgt. Tā ir dzīve, tā ir nostalģija. Lidosta atdzimusi pateicoties Rīgas namu veiktajiem darbiem un vēlmei šo kultūrvēsturisko pieminekli atjaunot. Faktiski ir satīrīts. Daudz, kur cilvēkiem ļoti gribās darīt, nezinu, kādas ģeniāls darbus, bet ļoti vienkārši ir paņemt slapju lupatu, drusku, kādu mazgājumu līdzekli un mazgāt. Mazgāt un mazgāt, tīrīt, un daudz kas paliek jau skaistāks. Papildus tīrīšanas darbiem ēkai uzlikts jauns jumts, un entuziasti gaida lielo talku aprīlī, kad varēs lidostu vēl vairāk uzprišināt. Kā eksponātu šobrīd mēs varam redzēt arhitektu biroja arhists izstrādāto šī rajona attīstības vīziju, kur šī ēka paliek, kur šī ēka paliek sasaistē ar aviāciju, kur paliek šajā teritorijā iespējams gan iespējas lidot, gan palikt mācību aviācijai un mazajai aviācijai, gan attīstīt un atbilstoši tam, kad mēs ceram, ka Rīga taču aug bezgalīgi, ja, un nekad neapstāsies, tad būt šeit arī kaut kādai attīstošai infrastruktūrai, bet iekļaujot visu šo kompleksu. Tāpat kā Rīga vēl nav gatava, tā arī Spilves lidostā vēl darbi darāmi, lai spilgtā un bagātā Spilves vēsture būtu pieejama ikvienam.
Rūta Čivča, Renārs Muskars, Tautas balss. Pēc dažām minūtēm, skatītāji, būsim gatavi pastāstīt par to, kā izskatās Ogres galā pēc plūdiem un pie mājas durvīm pienestiem lieliem ledus gabaliem. Un redzēsiet, ka pēc ūdens